19. and then bye-bye. Un tad tā. I prayed for more life from heaven. Un es lūdzu no debesīm vairāk I dzīvības. was desperate, Es biju izmisis. and Jesus opened the door to Africa. Un tad Jēzus man atvēra durvis uz Āfriku. And there I saw something different. Un tur es ieraudzīju kaut ko galīgi citādāk. When I came back to Germany, Kad es atnācu atpakaļ uz Āfriku, uz Vāciju, I was fully aware es biju ļoti redzējis skaidri to, that Germany is the development country. ka Vācija ir jaunatīstības valsts. The hearts are empty, Mūsu sirdis ir tukšas, the relationships are broken, mūsu attiecības ir salauztas, people are lonely, cilvēki ir vientuļi they are dying un viņi mirst without Christ. bez Jēzus. So I prayed another desperate prayer. Un tad es lūdzu vēl vienu izmisīgu lūgšanu. And that was, can you please help me how to see the gospel multiplied in Germany? Vai tu, es lūdzu, vai Dievs, tu vari man dot iespēju, ka evaņģēlijs var vairoties manā tautā. And long story short, Un, lai garu stāstu padarīsim īsāku, tagad, some weeks later, dažas nedēļas vēlāk, I sat in a training, es biju kādā apmācībā, getting trained by Kenny and his wife un Kenijs un viņa sieva mums mācīja in Germany, in my hometown. Vācijā, manā pilsētā. I started sharing my story. Un tagad es sāku savu stāstu dalīties I ar to. started sharing what I'm going to show you. Es dalījos ar to, ko es tur jums parādīšu. And actually I saw people committing. Un es redzēju, cilvēkiem tas aiziet. More people got to know Christ. Vairāk cilvēki tagad iepazina Jēzu. More people got baptized. Un vairāk cilvēki tika kristīti. Groups started, Grupas sākās, but many groups crumbled apart. bet daudzas grupas iznīka. So I started learning. Un tad es sāku mācīties. And I came to a new city in 2021. Un 2021. gadā es nonācu citā pilsētā. And my biggest learning Un mana lielākā mācību stunda, was that I cannot do that alone. ka es viens nevaru to izdarīt. Before I thought we need an army of salvation. Mums vajag armiju pestīšanai, Who shares the love of God kas dalās ar Dieva in mīlestību, order to run over those who do not believe. lai varētu tā kā pārbraukt pāri tiem, kas netic. And I took clearly notice Un tad es pamanīju, that I ka es, need spiritual family. man vajag garīgu ģimeni. In my weakness, Un mana vājība and so that I don't have to do it all alone. ir tas, ka man nav nemaz jāspēj to izdarīt vienam. In Regensburg, something new started. Un tad Regensburgā, manā pilsētā, kaut kas jauns sākās. Very, very few people. Ļoti daži cilvēki tikai. We started reaching out amongst drug addicts, homeless, prostitutes. Mēs sākam aizsniegt un tikties ar narkomāniem, bezpajumniekiem, prostitūtām. We saw the same thing again. Un mēs atkal redzējām, People getting to know Jesus. cilvēki iepazīst Jēzu. Some actually, obviously, getting saved, Daži tika glābti, acīm redzami, leaving the drug scene, leaving the city, starting a new life, atstājot to tumsu, sākot jaunu dzīvi. and also very hard stories Un tur bija arī smagi stāsti, of people dying. cilvēki, kas mīra arī. So God multiplied that teams, Un Dievs pavēroja šīs komandas. and we saw more workers to the harvest. Un mēs redzējām vairāk pļāvējus pļaujā. We saw groups coming together, Mēs redzējām, kā grupas The homes. pēkšņi sapulcējas mājās. and we saw denominational churches Un mēs redzējām arī tradicionālo konfesiju draudzes, who opened up and said, kuras atvērās un teica, hey, this is what we really need. šis ir tas, ko mums vienmēr vajadzēja. We want our people to be equipped that way. Mēs gribam, lai mūsu cilvēki arī tiek ekipēti ar šo To be te, empowered to share the gospel, lai viņiem varētu iedot šo te spēku, kā dalīties ar evaņģēliju. to have relationship and spiritual family, Un lai varētu būt attiecības šajā garīgajā ģimenē. so that God can multiply that. Tā kā lai Dievs to varētu pavērot. And this is where I'm at the moment. Un tas ir tas, kur es tagad esmu darbojos tajā. So I'm learning Tā kā es mācos together with a bunch of people in my city. kopā ar vairākiem cilvēkiem manā pilsētā.